Latvijā esmu dzīvojusi visu savu dzīvi. Padomju gados stāvējusi rindās pie tukšajiem veikalu plauktiem un līdz asarām acīs priecājusies par neatkarības atgūšanu. Esmu piedzīvojusi visu iekrājumu izkušanu naudas reformās un turējusi rokās savu pirmo latu. Ar Eiropas Savienību man atvērās visa pasaule. Es nodibināju savu uzņēmumu, tad atnāca krīze un es pazaudēju visu. Man saka, ka iestājoties Eirozonā es dzīvošu labāk, bet vai tiešām tā būs? Eiro lieto daudz vairākās valstīs. Ar kuru naudu es dzīvošu labāk? Nauda ir tikai maksāšanas līdzeklis. Eiro ir stabila valūta. Arī lats ir stabils. Ar eiro nevajadzētu konvertēt valūtu. Lats ir mūsu vēsture. Lats vai eiro? Ar kādu naudu es dzīvošu labāk? Viss paliks dārgāks. Bet varbūt nepaliks. Vai alga būs lielāka? Varbūt samazināsies nodokļi. Es saņemšu vairāk, bet cenas nopaļos uz augšu. Eiro ir grūtāk viltot. Kāpēc šis eiro man vajadzīgs, ja paliks lats? Kas būs, kad ienāks eiro? Kas notiks, ja paliks lats? Kas būs, kad ienāks eiro? Lats. Eiro, lats. Eiro, lats. Es gribu dzīvot labāk. Klusējiet visi, lieciet mani mierā. Es pat izlemšu. Mēs braucam pa Eiropas naudu izremontētiem ceļiem. Mūsu bērni iet par Eiropas naudu renovētās skolās. Mēs ārstējamies par Eiropas naudu uzceltās slimnīcās. Vai pārēj uz eiro mums ļaus dzīvot labāk? Es sameklēju cilvēkus, kuriem ir atbildes. Nauda ir līdzeklis. Nauda nekad nevar būt nekas vairāk kā tikai līdzeklis. Latvija grūtā brīdī šī pat Eiropas Savienības sniedz pabalsts. Eiro ir tiešām lielāka drošība. Mums tālu nav jāskatās. Tepat tās ir Igaunija. I haven't really noticed any negative results of being in the euro. They've been all very positive. We still speak Estonian. We still dance the same folk dances. We still sing the same songs. And for Latvians, we haven't gotten any faster. Nauda jau faktiski ir tikai praktisks līdzeklis, kas izgudros diezgan sen atpakaļ cilvēces vēsturē. Gadu tūkstošiem ilgi naudas ceļi noteikuši cilvēku dzīvi. Naudas lomu pildījuši gliemežvāki, dzintara krellis un sudraba stienīši. Tā kalta no zelta, sudraba un vara, drukāt uz papīru un glabājusies vērtspapīros. Gadsimtu laikā Latvijas teritorijā no rokas rokā gājušas romiešu monētas, arābu dirhēmi, Rietumeiropas denāri, ārtigi, šiliņi, markas un vērdiņi. Nauda sākās ar indiāņiem, ar feniķiešiem un gliemežvākiem. Un kas tad bija gliemežvāks? Gliemežvāks bija ekvivalents. Tad nauda jau īstenībā pat par sevi var būt jebkas, ko mēs tikai nosaucam par naudu. Bet mums jāskatās atpakaļ vēsturē. Tad, Livonijā, kad mēs pievienojamies tad Eiropai, Rietuma Eiropai, atšķirībā no Austruma Eiropas, tā civilizācijas līnija gāja starp mūsu robežu, Igaunijas robežu, Somijas robežu un Krieviju. Un tad jau tie bija tiešām mūsu labākie laiki. Tad izveidojās latviešu tauta, saplūda ciltis. Visas tautas dziesmas nāk mums no tiem laikiem. Bet tad nebija lats. Tad mēs piederējām principā pie Svētās Romas impērijas. Tāda nauda bija tur, kāda viņa tur bija. Viņa varētu dažādi saukt, bet tā bija lietojama gan Latvijā, gan Igaunijā un gan arī tālāk uz rietumiem. Mums ir ļoti liela vēsturiska pieredze ar naudām, gan dažādām naudām, gan naudas reformām, kā nauda mainījusi vispār savu vērtību, kā nauda mainījusi savas funkcijas. Nauda ir tā enerģija, kas kopš seniem laikiem dzen uz priekšu gan atsevišķa cilvēka, gan veselu valstu un visas pasaules labklājības kuģi. Enerģija nezūd un nerodas no jauna. Tā tikai pārvēršas no viena enerģijas veida citā. Tas ir enerģijas nezūdamības likums. Tāpat kā pasaulē valda fizikas likumi, savi likumi ir arī naudai. Nauda kalpo kā maksāšanas līdzeklis. Tā ir stabils vērtību mērs, un naudai ikvienam jānodrošina iespēju to uzkrāt nākotnes vajadzībām. Tomēr 20. gadsimta laikā dažādu naudas reformu ietekmē šie likumi Latvijā apmetuši nevienu kūleni. Valsts kā mums ir maza, bet ir vairākas varas. Katra vara, protams, vēlās izdot savu naudu un vēlās, lai derīgi tikai viņas naudu. Un
Piemēram, tad, kad veidojās Latvijas valsts, tas ir pēc Pirmā pasaules kara, tad jau mums arī atradās katra vārtīgs. Padomju varai bija savi rubļi, tad bija arī Vācu okupācijas varas nauda, un tad arī Latvijas valdība nolēma, ka jāizdod savu naudu. Tā kā mums ir bijis ļoti daudz. Latvijas valsti 1918. gadā dibināja bez savas naudas. No 1920. līdz 22. gadam apgrozībā bija Latvijas rublis, vāja un nestabila valūta. Valdīja inflācija, maizes cenas tikai viena gada laikā pieauga no 2 rubļiem un 25 kapeikām līdz pat 12 rubļiem. Lats Latvijas iedzīvotāju maciņos parādījās tikai 1922. gada augustā, kad 50 Latvijas rubļus pielīdzināja 1 latam. 20. gados, kā Latvija pārgāja uz savu nacionālo valūtu, viņi pārgāja arī caur Latvijas rubli, caur tādu pārejas, tāpat kā mums bija 90. gados tāda pārejas valūta. Es to viennozīmīgi sauktu par veiksmes stāstu, kā Latvija to izdarīja. Kad Satversmes sapulcē izskatīja likuma projektu par Latvijas naudu, Finanšu ministrija sliecās naudas pamatvienību nosaukt par franku, bet tās 100 daļu par santīmu. Pārunāja arī terminus ozols un zīles, saule un austra, līga un daili, dižā un sīkā, kā arī latva. Terminu lats kritizēja, jo tas sasaucoties ar izejmateriālu latām. Zigfrīda Meirovics ministru kabinets 1922. gada 3. augustā izšķīrās par latu un santīmu. Slavenais grafiča Riharda Zariņa zīmētais Mildes attēls uz sudraba pieclatnieka parādījās tikai 1929. gadā. 5 latu monētas uz Rīgu no Londonas naudas kaltuves Royal Mint atveda un laida apgrozībā 1929. gada 23. decembrī, un tās guva lielu piekrišanu. No pirmās apgrozības monētām tikai nedaudz atgriezās bankā, vairums palika ģimeņu krājkasītēs. Likteņa ironija, ka tieši 1929. gadā Latvijā iezīmējās lielā saimnieciskā krīze un vērtību devalvācija. 2 gadu laikā krīze jau pilnībā aptvēra Latvijas rūpniecību. Iedzīvotāju pirktspēja kritās, aizplūda ārvalstu kapitāls un sašaurinājās ražošana. 1940. gada 17. jūnijā Latvija uz 50 ilgiem gadiem iegrima tumsā. Zaudēta valstiskā neatkarība, salauzti 100 000 likteņi, uz ilgiem gadiem aizmirsta ekonomiskā labklājība un zaudēts lats. 40. gadā tika noteikts kurss padomju rublim pret latu 1:1, kaut gan tā reālā kursa vērtība atšķīrās vismaz 4 reizes, lats bija vērtīgāks. Iedzīvotāji zaudēja savus noguldījumus, lielākā noguldījuma daļa tika nacionalizēta, pēc tam daļa tika iesaldēta bankas kontos, un iedzīvotāji tikai noteiktu mazu summu katru mēnesi varēja izņemt. 1961. gada reforma bija saucīgākā no padomju laika naudas reformām. Veco naudu pret jaunu varēja mainīt 3 mēnešus, un iedzīvotāji tiešas zaudējumus necieta. Tomēr daļa naudas tā arī apmainīta netika un kļuva nevērtīga. Bet 1991. gada Pavlova naudas reforma jau bija vērtējama kā īsta iedzīvotāja aplaupīšana. 3 dienu laikā cilvēkiem bija jāapmaina 50 un 100 rubļu naudas zīmes, jo naudas bija daudz, bet preču un pakalpojumu, ko par to nopirkt, maz. Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas daudzi cerēja, ka līdz ar to tiks atjaunots arī lats, taču līdz latam vēl bija jāpaiet Latvijas rubļu periodam. Šis Latvijas rublis parādīja naudas patieso vērtību, un ņemot vērā to, ka šis Latvijas rublis bija brīvi konvertējams, tad viņa vērtību varēja arī brīvi salīdzināt ar, teiksim, to pašu ASV dolāru vai Vācijas marku, tad tajā brīdī, kad tika ievies šis Latvijas rublis, tad arī cilvēki beidzot saprata un pa īstam apjauta to, cik viņu uzkrājumi un cik šī nauda, kas viņiem makā ir, cik viņa īstenībā ir vērtīga un cik daudz preču un pakalpojumu par šo naudu viņi varēja nopirkt. Šodien mēs atkal stāvam uz jaunas dzīves sliekšņa. Latus drīz nomainīs eiro, un šķiršanās no tiem mums ir emocionāli sāpīga. Es piekrītu šai te, protams, emocionālai pusē. Man viņa tāda pat un tādā pašā veidā saprotama, jo es arī latu uztveru kā vērtību pašu par sevi. Starp citu, vāciešiem bija ārkārtīgi grūti atteikties no savas varenās Deutsche Mark, un to viņi vēl iekšēji pārdzīvoja, ja? Bet viņi saprata, tas ir Vācijas interesēs. Latvia has to worry about A, what happens to the lat. B, Latvia has to worry about what will happen to the euro. And the third worry is, and what are they talking about the euro when the Eurozone countries are together?
Now, we only have one worry, what will happen to the euro, but we don't have to worry about our currency going down, and we don't have to worry about what they are saying there, because it's not they, it's us. We're in the room. Ko Latvijas cilvēki grib zināt par eiro? Kādi jautājumi viņus satrauc? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējām Rīgas centrāltirgū, vietā, kur sastopami tirgotāji un pircēji no visas Latvijas. Naudas likumi ir vienkārši. Ja par to var pirkt un pārdot, ja tās vērtība ir stabila un naudu droši var glabāt vai nu bankā vai zeķē, ar naudu viss ir kārtībā. Latvijas lats pilnībā atbilst šiem kritērijiem. Rīdziniece Zinaida Auziņa pieder tiem, kuri uzskata, eiro mums nav vajadzīgs. Savā 65 gadus ilgajā mūžā pietiekami atskatījusies uz krievu rubļiem, sagaidījusi latus un ar latiem arī grib savu mūžu nodzīvot. Kāpēc mums vajag tos eiro, ja mums ir lati? Un mums ir ļoti labi priekš kādu. Es vispār nesaprotu, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Eiro ir labāka valūta par latu. Ļoti vienkārši to izsakoties. Tas tā izklausās cietsiedzīgi to teikt, ja mēs visi mīlam savu latu. Bet, lūk, latu lieto mēs tie aptuveni 2 miljoni lietotāji, ieskaitot mazus bērnus. Eiro lieto aptuveni 330 miljoni, un tam ir milzīgas sakas. Daudz kas darbosies labāk, ja mēs būsim daļa no vienas lielas saimnieciskas zonas, ekonomiskas zonas, kas ir eirozona. Valstis mēģina būt lielākos tirgos, atrasties lielākos tirgos. Un tas, ka mēs atradīsimies eirozonā, tas neapšaubām nāks par labu visādā ziņā Latvijas ražotājiem. Mazās atvērtās ekonomikās ir ļoti grūti operēt neatkarīgu valūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka ir daudz sakara ar ārpasauli, un ieguldītāji, tirgotāji, viņi neuztver šo sīko valūtu par vērā ņemam, lai cik viņi būtu stabili. Un ir ļoti daudz ieguvumu, ko eiro noteikti var dot. Mēs tāpatās esam šajā vienotajā Eiropas Savienības telpā. Mums īstenībā liela daļa tirdzniecības, mūsu ceļojumi, viss ir ar valstīm, kurās ir eiro. Cilvēkiem nebūs atšķirības iepirkties, piemēram, Latvijā vai Igaunijā. Viņam būs tā kā mājās, viņš sapratīs, kāda ir konkrētā naudas vērtība. Mēs jau esam eiro sistēmā. Ja 80% pār jau kredītu visiem ir eiro, Latvija ir pietiekoši maza. Tomēr, lai varētu atsevišķi varbūt kārtot nākotnē savus valūtas, visu importu, eksporta bilanci un visas šīs proporcijas jau nosaka to, ka tomēr mums ir jāpievieno šai lielākajai zonai. Tamārai Razuvājevai ir 66 gadi, un 50 no tiem viņa nostrādājusi tirgū. Tamāra Iecevā ir zemnieku saimniecība Jaunliepas. Viņai ir meita un 2 mazbērni. Viņas dzīvē viss ir kārtībā. Tomēr nākotnē Tamāra raugās bažīgu skatu. Kas notiks tad, kad latu nomainīs eiro? Vai neatkārtosies iepriekšējo naudas reformu bēdīgā pieredze? Ir bijuši 5 reformas, un visās reformās tauta ir bija zaudētāji. Visi preci, visi palika dārgāks. Elektrības, dzīvokļi, visi tramvai, transporti, visi. Tikai tauta zaudēja ar to. Un es domāju, ka tagad arī nekas labāks nebūs. Tās ir pilnīgi liekas bažas. Nekas tāds nenotiks, jo, teiksim, šī brīdī tā jau nav kaut kādas jaunas valūtas ieviešana ar nodomu dzēst vecus parādus, jo parasti šādas maiņas, un es domāju, to arī cilvēki piedzīvoja Latvijā padomju okupācijas laikos, kad, ja nauda tiek nomainīta, tad ir, lai kaut kādi valsts parādus samazinātu. Un šī gadījumā tas tā nav. Līdz šim mums ir bijis tā, ka lielākoties mēs esam mainījuši kādu naudiņu pret kādu naudiņu, nezinot par to, kas būs rīt. Respektīvi, mums nav bijusi pieredze, kā šīs valstis vai šī naudiņa ir iedzīvojusies un viņas vēsturi. Pašreizajā mirklī mēs zinām, ka eiro ir stabils, un tieši šobrīd eiro ir stabilāks pret dolāru, kā viņš pēdējā laikā ir bijis. Un tas parāda to, ka tie cilvēki, kas strādā, kas dzīvo, kas pelna šo naudu tērē, dzīvo pa lielam labāk nekā mēs. Un ar ieviešot eiro mēs iekāpjam tanī valstu saimē, kurā mums jau sen bija jābūt. Jā, ir ļoti, ļoti svarīgi pateikt tiešām, ka šī nebūs naudas reforma. Un
visa nauda tiks samainīta pēc šobrīd esošā Latvijas bankas noteiktā grāmatvedības kursa, proti 0,7028. It is not a monetary reform. I mean, no one's losing money. It is simply a straightforward transaction. Whatever you have in lots will become euros. And so it's not a real reform. You know, when you think of the Soviet-era reforms, they made everyone poor by simply taking a zero off the end of the currency, and then suddenly you were there and you only had 10% left of what you had. It doesn't work that way. I mean, the prices remain the same. All you do is use a different color paper, a different kind of paper with different pictures on it. But since you are pegged to the euro, then there's no difference. Skatoties uz pieredzi tām valstīm, kas ievies eiro un saskaņā ar Latvijas bankas vēstījumu, un es arī gribētu tam piekrist, jo Latvija tomēr ir tādā pozitīvā ekonomiskās attīstības ciklā, es neredzu pamatu, lai šī te esošā attiecība eiro lats tiktu mainīta. Kas visvairāk interesē vienkāršo cilvēku? Tās ir cenas, ko gan dod eksporta palielināšanās vai investīciju pieaugums, ja piens, sviests, maize, tasīta kafijas, frieziera apmeklējums un pat kartupeļi pēkšņi sāks raudzīties uz mums ar lielākām cenu zīmēm. Vai tad, kad lati mainīsies uz eiro, cenas būs tādas pašas vai uz augšu vai uz leju? Mums ir ļoti strikti noteikts, cik 1 eiro ir pret 1 latu. Tas paliks tāds pats, kāds viņš bijis tagad un pagājušos vairākos gadus. Un valdība, un es domāju, ļoti pareizi dara, sekos līdzi tam, lai netiktu negodīgi izmantot šis pārejas periods, lai negodīgi uzapaļot cenas uz augšu neatbilstoši tam, ko norāda kurs, būs jāuzrāda tieši, cik tas bija latos, cik tas tagad ir eiro, un cilvēks var ar savu kabatas kalkulātoru, var izrēķināt, vai tā konvertīcija bijusi notikusi tieši precīzi pēc tās likums, kāda viņai jābūt, un ja ne, tā vai protestēt, ja iet iepirkties citā veikalā. Ņemot vērā, ka lats ir stiprāks nekā eiro, tad ir grūti iedomāties īpaši komersanta interesi mākslīgi palielināt šīs cenas tikai dēļ eiro ieviešanas, jo viņam jau tāpat cena izskatīsies dārgāka priekš cilvēka nekā tā izskatījās iepriekšējā dienā, kad vēl bija lati. Jo tātad, teiksim, ja tas, kas maksā šodien latu, rītdien maksās eiro 40, tad tas jau cilvēks, viņam jau būs sajūta, ka ir dārgāk. Tas, ka varbūt atsevišķi kādā veikalā kāds paceļ cenas, tas jau notiek ikdienā. To mēs nevaram ņemt kā, teiksim, kā tādu kopīgu ainu. Tas patiesais rādītājs, kas atspoguļo, vai cenas ir cēlušās vai nav cēlušās, ir inflācija. 1999. gadā Vācijā un Francijā bija zemākā inflācija. Viņa bija mazliet augstāka pirms tam un pēc tam, bet taisni eiro ieviešanas gadā tā bija viszemākā. Es domāju, ka kaut kādā brīdī, vismaz cilvēkiem būs tā jušana, tā kā Godmanis runāja pa televizoru, kad tas bija, nevienam jau tur baigi uzreiz algas nenokritās, visi vienkārši negāja ārā ēst, visi taupīja, pagāja pāris mēneši un tā lēnā garā atkal sāk iet. Eiro jau šodien ir uzņēmējdarbības finanšu instruments numur 1. Tikai par šī instrumenta izmantošanu uzņēmēji maksā. Vairāk rūpnīcas mūsu rūpniekiem piedara citās valstīs. Piedara Lietuvā, piedara Igaunijā, varbūt piedara Francijā vai vēl kaut kur. Un tad iznāk tā, ka viņi faktiski visu laiku dabūna mainīt to naudu, un viņi zaudē naudu. Mēs zaudējam naudu uz katru konvertāciju. Kas tad iegūst īstenībā maņķieri. Un kur tad tā nauda paliek, ja tās nav mūsu Latvijas bankas, tad tā nauda aiziet uz citām valstīm. Mūsu tirdzniecība produkcija pērk vairāk kā 50 valstīm. Un tur ir lielākā daļa ir Eirozonas valsts, bet arī tās pietiekoši daudz valstis, kuras nav Eirozonas, labprāt strādā eiro valūtā, jo viņiem tas ir saprotams un vieglāk veidot kontraktu attiecības, kā piemēram Dienvidkoreja, pat tā skaitā Norvēģija, Turcija, arī Dienvidāfrika. Mēs konvertējam apmēram 1/3 daļu no iegūtā eiro.
Bet arī ļoti daudz Latvijas piegādātāji maksājam eiro. Mums kā kompānijai, protams, šī pāreja uz eiro būs pozitīva, jo mēs perspektīvā raugāmies uz to, ka mums mazināsies konvertāciju riski un tam līdzīgas problēmas, kas mums radās saistībā ar 3 valūtām Baltijas valstīs. Padomājiet, ja nebūtu jākonvertē, to naudu uzreiz varētu ieguldīt, piemēram, lielākās algās uzņēmumā, vienalga kas, jā. Pārējot uz eiro arī Latvijā, tāpat kā Igaunijā, ieplūdīs jaunas investīcijas, celsies algas, palielināsies pensijas. Dobels rajona mikrouzņēmuma Klūga saimnieks Guntis Klūga tam īsti netic. Kopā ar Gunti mikrouzņēmumā strādā viņa ģimenes locekļi, un arī tad galus knapi var savilkt kopā. Kā rīt var būt labi, ja šodien ir slikti? Es domāju, ka tas viss varētu būt muļķības, jo pie visām naudas maiņām ir vienmēr bijis parastie mistīgie cilvēki zaudētāji. Tie ir vienkārši cilvēku apmānīšana. Ja pieņemsim, saka, labvēlība aug, lai aizbrauc uz lauka reģioniem, apskatās, kur cilvēki pat nodod asinis, lai varētu maizi nopirkt. Kā tur dzīvo, ļoti, ļoti slikti. Šeit Rīgā to jau, protams, nevar redzēt. Jo vajadzētu vairāk pabraukāt gan sākot ar Latgalu un beidzot vispār pa lauka reģioniem un apskatīties, ka tur vienkārši darba vietas kā tādas izmirst. Vienkārši kā cilvēki tikko kaut ko sāk grib darīt, kā momentāli nospiež visu. Lai tiešām ieplūdīs investīcijas un ar ko tas viss mainīsies, kā viss uzlabosies. Gan tirgotājam, gan investoram, ja viņam ir izvēles starp kaimiņu zemi, kurā viņš var darboties un rīkoties ar to pašu valūtu kā savā zemē, un kādu citu ar konvertēciju, tad viņš izvēlēsies to vienkāršāko. Un mēs esam redzējuši, ka Igaunijā, piemēram, 3-kārtēji pieaugušas investīcijas no ārzemēm salīdzinot ar Latviju, kopš viņi pievienojušies eiro. Cilvēkam ir nauda Ņujorkā, Berlīnē un vienalga, kur viņi pat Londonā, viņi uzticās vairāk tai valstī, kur ir lielāka valūta un nekā tai, kurai nav. Tas ir ārkārtīgi vienkārši izskaidrojums. Cilvēki no ārzemēm vēlas drošību, lai viņu ieguldījums netiktu devalvēts. Ja viņi iegulda $1 miljonu, jeb eiro, tad viņi arī sagaida, ka viņi to naudu varēs kaut kādā brīdī dabūt atpakaļ par tādu pašu izmaiņu, jo viņi ieguldot Latvijā, naudu pārvērš latos. Ja tagad lats tiek devalvēts, tad viņi saņem atpakaļ mazāk. Ko grib ieraudzīt investors šeit, ir stabilitāte, un pirmkārt valūtas stabilitāte. Un šo valūtas stabilitāti var pēc būtības nodrošināt tikai, visaugstākajā līmenī atrašanās eiro zonā. Un attiecīgi, tātad, ja mēs gribam, lai algas un pensijas samazinās, tad nestāsimies eiro. Ja mēs gribam, lai algas un pensijas un investīcijas pieaug, tad mums ir jābūt eiro. Tas, acīm redzot, ir paradoks pats par sevi, ka mēs no vienas puses mēs noliedzam eiro, noliedzam savas saistības iestājoties Eiropas Savienībā, ka mēs pievienosimies arī šai eiro valūtai, bet tai pašā laikā mēs prasām arvien lielāku atbalstu no Eiropas Savienības. Tas faktiski nedara kopā, ja mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība nav pareizā mūsu izvēle, ja šis eiro valūta nav mūsu pareizā izvēle, mums ir jāmeklē tad cits ceļš. Un tas katrā gadījumā nebūs saistīts ar to, ka mēs saņemsim no Eiropas Savienības miljardiem lielu atbalstu, tā skaitā lauksaimniecībai, un varēsim rīkoties, kā mēs paši savā mazajā zemītē pilnīgi neatkarīgi gribam. Mēs varam to darīt, bet tad mums arī jāatsakās no tā. Šīs lietas nekādā veidā nav savienojams. Patiesībā mēs jau šodien esam ļoti cieši saistīti ar eiro, tikai mums vēl nav visu to labumu, ko sola pievienošanās eirozonai. Being there where the decisions are made is, of course, of crucial importance for Estonia, for Latvia, especially for countries like ours, which have spent so much time having decisions made for us by other people. Galvenais, ka mēs sēdēsim pie tā galda, pie kura tomēr tiek pieņemti lēmumi, un te jāatzīmē, ka liela vai maza eirozonas valsts, tā skaitā Luksemburga, pieņem lēmumus ar savu balsi, ar visām tām pašām tiesībām kā lielās ekonomikas. Un šis līdzvērtības moments mums ir jāatcerās. Mēs tur pie tā galda. Mums būs sava balss,
un viņai būs savs svars blakus lielām Eiropas ekonomikām. Kāpēc Latvijai vajadzētu iestāties tieši tagad Eiropas monetārajā savienībā un nevis drusku pagaidīt? Un mums liekas, ka šī bilde, šis salīdzinājums ar lielo kuģi un mazo laiviņu varētu būt vistuvākais, kas varētu cilvēkiem palīdzēt saprast šo situāciju, kādā atrodas Latvija. Līdz ar uzkāpšanu uz šī kuģa jautājums par lata devalvāciju vienreiz un par visām reizēm tiktu atrisināts. Latvija apsēstos pie galda ar lielajām valstīm, ar visām Eiropas monetārās savienības valstīm un turpmāk jau lemtu Latvijas likteni, Latvijas monetāro politiku kopā. Man tiešām jāstrādā tik ilgas, garas darba stundas, lai beigās es maksātu Grieķijas parādu. Tas ir ļoti nopietns un pamatots jautājums. Mēs tagad grasamies iestāties valūtas tādā apvienībā. Ko tas nozīmē? Vai mēs uzņemamies citas zemes parādus? Neuzņemamies. Mēs gan nāksim ar savu devumu kopējam, tādam, varētu teikt, solidaritātes fondam, kas būs, kas tagad, redzot, kāda situācija ir bijis pagātnē, tiek veidotas, lai būtu rezerves, lai būtu valūtas rezerves Eiropas, tās eirozonas apmēros, krīzes gadījumos, ja kādai valstī rodās krīze ar likviditāti, ka viņas bankām pietrūkst apgrozījumam naudas. Pirmkārt, vajadzētu atcerēties to, ka arī Latvija grūtā brīdī šī pat Eiropas Savienības sniedz atbalstu ar naudas cenu, kas bija daudz zemāk, kā Latvija varētu šajā brīvajā tirgu aizņemties. Latvijas valstī gadījumā, ja ir jāglāba kāda banka, vai ir problēmas izvietot savu parādu, teiksim, kādas citas krīzes gadījumā, atrodoties eiro stabilitātes mehānismā, būs daudz vieglāks un ātrāk saņemt līdzekļus no Eiropas centrālās bankas. Tātad šis mehānisms faktiski darbojās, varētu teikt, kā viens liels apdrošināšanas fonds. Katra no šīm eirozonas dalībvalstīm iemaksā zināmu daļu šajā fondā. Tas ir tāpat, kā mēs pērkot apdrošināšanas polisi, arī samaksājam kādu zināmu naudas summu, bet ja ar mums kaut kas neparedzēts un slikts notiek, tad mums no šī fonda pretī ir iespēja saņemt daudz lielākas summas. Tajā brīdī, ka Latvija kļūs daļa no šīs eirozonas, ir sagaidāms, ka procentu likums, kas mums jau tagad, ko mēs esam, kā teikt, norunājuši uz saviem aizdevumiem, ka tas varētu tikt pārkreditēts, tas varētu tikt izmainīts uz zemākām likmēm. Mēs bieži dzirdam, cilvēks runājam, ka Latvijai, lai iestātos Eiropas Savienībā, Eiropas monetārajā savienībā, nāksiet atdot visu savu zeltu Eiropas centrālajai bankai. Nē, tā nav taisnība. Latvijas banka nepazaudēs nevienu gramu savu zelta. Latvijas bankai nebūs jādod visas savas valūtas un zelta rezerves. Mazāk kā 1% no savām zelta valūtas rezervēm mēs nodosim Eiropas centrālajai bankai, lai viņi viņu pārvaldītu, bet mēs turpināsim saņemt procentus. Tā arī faktiski būs tā samaksa, jeb tā ieejas biļete Eiropas monetārajā savienībā. Naudu, kuru mēs nododam kopīgā pārvaldīšanā, nauda, kas dod mums nākotnē sajūtu, ka tālāk jau saimniekosim kopīgi. Pagājušā gadsimta 20. gados Amerikā valdīja milzīgs ekonomiskais optimisms. Miljoniem amerikāņu par visu naudu pirka akcijas un to vērtība strauji cēlās. 1929. gada oktobrī Ņujorkas biržās sākās panika. Vēsturē šis laiks ir iegājis ar lielās depresijas vārdu. 78 gadus vēlāk vēsture atkārtojās. 2006. gadā ASV plīsa nekustamā īpašuma burbulis, bet 2008. gada 15. septembrī ASV investīciju bankas Lehman Brothers bankrots satricināja fondu biržas un vērtspapīru tirgu. Globālās kredīta problēmas iekustināja lavīnu, kur pārņēma visu pasauli, arī Latviju. Sākotnēji valstī Parīgas bankai nācās aizdot 1 miljārdu latu, bet krīze tikai uzņēma apgriezienus. Es domāju, ja Latvija 2008. gadā būtu ieviesusi eiro,
tik daudz cilvēku no Latvijas nebūtu aizbraukuši, tik daudz bezdarbnieku Latvijā šodien nebūtu. Latvija krīzi izjustu daudz maigāk. Viens no mīnusiem, kas ir šobrīd, esot it kā ar neatkarīgu valūtu, ir tas, ko mēs redzējām attiecīgi 2008. gadā, respektīvi, ja ir problēmas kādai no Latvijas bankām, tad mēs esam vieni paši spiest viņu glābt. Iesaist eiro dod vēl vienu plusu, to, ka ja šādas problēmas iestāsies nākotnē, tad varbūtība un atbalsts mums būs ātrāk, lielāks un teiksim, lētāks nekā tas bija un ir vēl projām varētu būt bijis šodien. 100 punkti. Ja mēs būtu bijuši Eirozonā, mums nebūtu tik dārgi jāmaksā par Pāreks bankas glābšanu. Acīm redzot, būtu citi procenti šim aizņēmumam un varbūt operatīvāk būtu šī darbība. Jo būtībā jau šis arī tas, varbūt kritizētā piedalīšanās šī fondā uz priekšu, tā jau ir tāda sava veida apdrošināšana. Tāpat kā mēs maksājam par apdrošināšanu daudzos gadījumos, par autotransportu vai par dzīvokli, tā droši vien mums arī ir jāiegulda zināms naudas summa, lai mēs varētu kādā nebrīdī izmantot šo sistēmu kopīgu Eiropas. Latvijai šajā fondā būs jāiemaksā tātad vidēji 40 miljoni eiro gadā, 5 gadu laikā, kamēr šīs iemaksas sasniegs apmēram 200 miljonus eiro. Un tad turpmāk 12 gadu laikā šīm iemaksām fondā no Latvijas puses būtu jāsasniedz nedaudz virs 300 miljoniem eiro. Tātad, ņemot vērā, cik liela palīdzība Latvija varētu pretendēt iegūt atpakaļ, šī nav liela summa. Ja mēs atceramies kaut vai pirms pāris gadiem tos palīdzības apjomus, ko Latvija saņēma pretī, tad šī summa bija mērāmā miljardos latu, tad faktiski šie 300 vai 200 miljoni eiro faktiski ir diezgan saprātīga summa. Krīze daudziem nozīmē nespēja atdot kredītus. Neviena uzņēmuma bankrotu un neskaitāmiem Latvijas iedzīvotājiem nācās šķirties no uz kredītu pirktajiem mājokļiem un automašīnām. Pēc tam, kad latu kredītu mainīgā procentu likme sāka lēkāt kā termometra stabiņš druģu slimniekam, lielākā daļa kredītņēmēju pārveda savus kredītus eiro valūtā. Piemēram, man ir bankā kredīts latos. Kas notiks ar šo kredītu, kad mēs pāriesim uz eiro? Pēc loģikas kredītiem būtu jāpaliek lētākiem, jo patreizajā iepriekšējā situācija bija, ka latu procenti ir lielāki nekā eiro procenti. Tā kā automātiski, ja tiek visi esošie kredīti pārformēti uz eiro, tad mainītos arī šī sistēma un arī tālākie aizņēmumi noteikti būtu lētāki. Kamdēļ likmes ir zemāks, tādēļ, ka viss, kas ir iegūstams vairumā, ir lētāks. Eiro lieto vairāk zemēs. Tā ir plašāk izplatīta valūta, viņa ir pazīstama, atpazīstama. Viņai ar visu to, ka daudzās Eiropas zemēs šobrīd ir krīze, neskatoties uz to, kopumā eiro kā valūta ir saglabājusi savu prestīžu un uzticība viņam ir lielāka. Tātad aizdevējam arī uzticība ir lielāka pret šādu valūtu nekā pret latu, lai cik skaists ar tās mūsu naudas zīmes nebūtu. Tanī brīdī, kad tiks ieviest eiro, mums būs arī ieņēmumi eiro, mums pazudīs viens liels risks, kas mūs ir vajājis kopš krīzes sākuma. Tas ir naudas devalvācijas risks, kad pēkšņi vienā dienā mūsu kredīti kļūs par x procentiem dārgāk, jo lata vērtība varētu kristies. Tanī brīdī šīs spekulatīvās runas pazudīs, un mēs spēsim gan saņemt naudiņu iekšā eiro, gan arī maksāt eiro, un mūsu kredītu sloks taps vieglāks ikmēneša maksājums. Devalvācija patiesībā ir nodoklis. Savā būtībā devalvācija ir nodoklis, kas tiek uzlikts taisni tautas tai masturīgākai daļai, arī vidusšķirai. Lielie bagātnieki parasti pret devalvāciju nodrošinājušies, to es redzēju ar Venecuēlā. Tiem ir nauda ārzemēs, offšoros, viņiem ir nekustama īpašuma, un līdz ar to devalvācija viņus tā neiespaido. Turpretīm vienai vidusšķiras ģimenei, kurai ir, piemēram, kredīts, runājot šeit Latvijas apstākļos, pieņemsim, ka vienai ģimeni nopirkusi dzīvokli jeb māju, un viņai 100 000 latu kredīts. Bet šie kredīti gandrīz visi Latvijā ir eiros. Tagad, ja lats tiek devalvēts par 20%, tad
tas parāds un arī mēneša maksājumi ir 20% lielāki uzreiz. Ienākumi nemainīsies, bet uzreiz ir lielāks izdevums un lielāks parāds. Visi cilvēki, kas ir paņēmuši kredītus eiro, būtu nesaprotami, ja viņi neatbalstītu eiro ieviešanu. Tas viņiem ir izdevīgi. Manā attieksme pret kredītiem ir ļoti skeptiska. Es nekad mūžā neesmu kredītus ņēmis vai sapņojis par to, vai vispār iedomājies. Man liekas, ja tu aizņemies naudu, tad tev viņi ir jāatdod, un strādā vēl vairāk. Tu jau būs zaudētājs tik un tā. Parādi Latvijai vispār ir sāpīga tēma. Kredītsaistības ir teju katrai otrajai mājsaimniecībai, turklāt gandrīz pusē no tām kredītu atmaksas sagādā grūtības. Tiesa civilizācijas rītausmā ar parādiem ir gājis daudz trakāk. Senajā Eģiptē par laikā neatdotu parādu kreditors varēja pat izņemt parādnieka radinieku mūmiju no kapenēm. Igaunija ar eiro dzīvo jau no 2011. gada 1. janvāra. 1 eiro tika pielīdzināts aptuveni 15,65 igauņu kronām, un igauņi saka, ka tagad tērē vairāk. Pieradušiem pie 100 un 500 kronu banknotēm daudziem šķita, ka pēkšņi viss kļuvis lēts. Pārtika nedēļā vairs nemaksāja 500 kronas, bet aptuveni 35 eiro. It's much more useful to be in the euro. So There is clearly a case where the business community understood this earlier. Regular people understood in terms of lower loan rates. I mean, we have a lower interest rate than Latvia does because there's no conversion. So, because when you pay, I mean, I saw this in my own mortgage. I pay less now than I did before because I have a loan in euros, and every month I pay the loan. Well, I have to pay more because I pay in crowns because you have to. I mean, so then it gets converted into euros, and I'd always lose 1.5%. Well, you say 1 point, and when it comes to mortgages, that's already a pretty nice number. Eiro ieviešana padara vienkāršākus gan biznesa, gan studiju, gan atpūtas ceļojumus. Igaunijas krona bija apgrozībā tikai Igaunijā, bet eiro bez Igaunijas vēl 16 Eiropas valstīs. Viņiem turpat 2 stundu attālumā ir Helsinki ar prāmi braukt, un otrādi Helsinki cilvēkiem ir brauc, Somu cilvēki brauc uz Tallinu iepirkties. Un iedomājieties, ja jūs varat ar to pašu naudu, ko jūs ikdienā saprotat un pētat, un kas jums ir kabatā, jūs ar to pašu naudu varat aizbraukt uz jebkuru lielāko savu kaimiņu valsti, kas mums ir mūsu gadījumā Igaunija, tāpat Zviedrija vai Lietuva, un norēķināties vai saprast cenas tā tālāk, tādā pašā valodā, kur jūs varat arī šeit aiziet uz veikalu un apskatīties. Vai viņi kļuvuši pirktspējīgāki igauņi? Es domāju, ka īsti nē, bet viņi ir kļuvuši pārliecinātāki, viņi kļuvuši aktīvāki, un uz viņiem arī skatās kā uz veiksmes nāciju, jo viņi ievieš uz eiro, neskatoties uz krīzi. Igaunijā labklājība valstī cēlās pēc eiro ieviešanas. Konkrēti, teiksim, pats process viņiem bija diezgan smags, jo viņiem arī bija daudz nezināmā, bet mūsu pluss ir tas, ka mēs varam mācīties no mūsu kaimiņiem un neuzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem kāp igauņi. Pēc mūsu izpratnes Igaunijā šis pasākums ir pietiekoši veiksmīgs, un es domāju, ka sevišķi veiksmīgi viņš tika izmantot šis periods sagatavoties eiro iestāšanās. Igauņi ļoti saliedējās ap šo, vismaz tā mums stāst mūsu darbinieki, un iegūt tādu, zinām, pacēlumu savā uzdrīkstēšanās un atbildības sajūtā par to, ko viņi dara. Tā kā tieši varētu pat igauņus apskaust šajā ziņā. I think that the future of Estonia lies at the heart of Europe, and to be with wherever decisions are made in Europe, we want to be there. We never want to have other people decide things for us without us being there, which is why, as long as we have this thing called the European Union with its own currency, we will be in the euro. Vai tie būtu kaurīgi gliemežvāki pirms 10 000 gadu, sudraba stienīši, zelta monētas, lats vai eiro, naudas uzdevums allaži ir bijis viens – būt stabilam maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzeklim.
jo nauda ir enerģija, kas dzen uz priekšu gan atsevišķa cilvēka, gan visas pasaules labklājības kuģi. Ja nauda ir vērtība, ja tā ir stabila un ieplūst mūsu maciņos vairāk kā līdz šim, vai tiešām mēs žēlosimies, ka naudu vairs nesauc par latu, bet gan par eiro? Mums šī valūta būs praktiskāka par latu, un tas tēls, kā es teicu, 2 miljonu vietā viņu redzēs 330 miljonu. Piedodiet, es domāju, ka tas ir solis uz priekšu tieši mūsu Latvijas tēla reklamēšanā. Ziemeļos mums ir eiro, dienvidos mums ir eiro. Un mēs tāds tilts, es vispār nevaru iedomāties, kā mēs domājam tirgoties ar Igauniju un Lietuvu, ja mums nebūs eiro, jo Igaunija un Lietuva mums vislielākie darījuma partneri, tiesniecības partneri iekšpus Eiropas Savienības. Eiro ir faktiski tā pēdējā siena, un tas ir tas Eiropas kodols, kurā mēs gribam būt. Gan no naudas apsvērumiem, gan no drošības apsvērumiem. Eiro ir šīs dienas NATO. Īstenībā ar to jālielās mūsu Eiropas un citu valstu partneriem, ka mēs, neskatoties uz mūsu kritisko situāciju 4 gadus atpakaļ, esam spējuši veiksmīgi pierādīt ikvienam, ka mēs mākam sakārtot savus mājas un ieviest eiro. Ne jau kādam tas ir vajadzīgs, tas vajadzīgs mums pašiem, lai mēs spētu dzīvot labāk. Nauda nekad nav bijis nekas vairāk kā maksāšanas līdzeklis. Cilvēki to ir zinājuši visos laikos, un nav svarīgi, kā sauc to naudu, kas ir jūsu kabatās. Galvenais, lai tā tur būtu. Mēs šodien atrodamies krustcelēs, un mums ir jāizšķiras, vai mēs gribam dzīvot labāk. Mēs esam Latviju nevis saņēmuši mantojumā no saviem vecākiem, bet aizņēmušies no saviem bērniem. Tādēļ mums jādara viss iespējamais, lai bērniem to atdot kaut mazliet labāku, nekā tā bija, kad aizņēmāmies. Viss, ko mēs esam darījuši Latvijas labā, viss, ko mums nācies pārdzīvot, bija vajadzīgs, lai mēs būtu sagatavoti šim mirklim, šai izlemšanai, pa kuru ceļu doties. Mums jāsaprot, ka mēs paši radām savu un savas tautas likteni. Mēs jau pateicām savu jā labākai dzīvei, kad visi kopā lēmām par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un viss, ko mēs pēdējos gados esam sasnieguši, bija iespējams tikai tāpēc, ka pasaule mums atvēra savas durvis. Tagad mums ir jāizšķiras, cik pilnvērtīgi būsim Eiropas valstu vidū. Eirozona ir drošs aizsegs pret visām finanšu pasaules vētrām. Neviens mūsu vietā nerūpēsies par ikvienu Latvijas cilvēku labklājību, bet neļaut valstī nogrimt ekonomisko krīžu okeānā ir Eirozonas spēkos. Eiro vai lats? Dzīvot labāk vai palikt aiz veiksminieku kluba durvīm? Šis lēmums katram jāpieņem pašam. Emocionāli mums visiem ir žēl atvadīties no lata, viena no neatkarīgās Latvijas valsts simboliem. Tomēr galvenais nacionāls valsts pamats ir paši latvieši, kas turpinās dzīvot latviski, kopt Latvijas zemi un audzināt bērnus neatkarīgi no tā, kāda valūta būs viņu maciņos un kontos. Iedomājieties, kādas ir mūsu jaunās iespējas, kā mēs varam izlietot šo mirkli. Nekad un neviens nevarēs mūsu vietā izpildīt mūsu deju vai mūsu dziesmu, un nekad neviens nevarēs uzrakstīt mūsu vietā mūsu dzīves stāstu. Nav svarīgi, kas ar mums bijis agrāk. Nav svarīgi, vai mēs izprotam jaunas izaicinājumus, kurus nes dzīve. Tanī brīdī, kad mēs sākam domāt pareizi, mēs varam visu. Nevelti Rainis teicis, pastāvēs, kas pārvērtīsies.